Ministra prezidenta kungs, cienījumā ministre, ordeņa kapitāla locekļi, dāmas un kungi. Godināsim ar klusumu brīdi tos Latvijas cīnītājus par brīvības, sadeva savas dzīvības brīvības cīņās, neatkarības atjaunošanā, un arī tos, kas ir gājuši bojā varoņu nāvē, pildīt savus dienestu pienākumus Latvijas valsts labā. Brīvību nevienai tautai neviens neuzdāvina. Tā tiek izcīnīta ar asiņu cenu. Lai arī mēs runājam par dziesmoto revolūciju, arī mūsu neatkarības atjaunošanai bija asiņu cena. Bet mums ir jāatzīst arī tas, ka cīņa par brīvību nekad nav galā. Tā turpinās arī ikdienā. Un arī par to tiek maksāts ar asinīm. Un Dievs vienmēr paņem labākos no mums. Un neviens nekad netiks aizmirsts. Esiet stipri un cīnieties, rakstīts Viestura ordeņa devīzē. Un ordenis ir kā turpinājums. Ikreiz, kad mums vajag spēku, tas teiks, esiet stipri un cīnīties. Mūžam nedzesīs Latviju varoņu gars, lai Dievs svētī mūsu tautu un mūsu zemi. Griestiem gaisma līdz, neviena rēta nesadzīs, vien pārvēršas, par dramatiskiem ziediem, to kas baltas, gaismas krāsās trīs, tās mani nesīs pārī viss.